Labvakar, vai mani redzat un dzirdat? Liekam plusiņus tie, kas zina, kur tas jādara, bet šobrīd jau jūs visi zinat, kur kas jāraksta, jā? Man liels prieks, ka jūs iepazīstināt ar sevi viens otru. Jā, bija ļoti patīkami redzēt, cik dažādi mēs šeit esam, cik dažāda vecuma, dažādu profesiju pārstāvji un dažādies vietās dzīvojam, jā? Paldies, meitenes, paldies, super! Nu, ko, tagad laikam būs man ar sevi jūs jāiepazīstina, ja? Bet pirms tam es gribu vēl uzdot vienu vai divus jautājumus. Ieliekam vieninieku tie, kas šodien ir šeit saistībā ar šo kompāniju, ar mūsu komandu pirmo reizi. Liekam vieniniekus tie. Jā, ātri, manos webināros ātri ir jārēģē, un tad es iepazīstināšu sevi ar jums, sevi ar jums, kaut kā tā laikam, jā. Ātri, kur ir pirmo reizi šeit ar mums kopā šajā webināra istabā. Un tad uzreiz uzdodu otru jautājumu, ieliekat vārdu es. Tie, kuri reģistrējās, ienāca mūsu komandā oktobrī, novembrī. Ja? Laikam tā skaņa aiziet ļoti lēni, ļoti ilgi, es tā saprotu, ja? Ka es neredzu vēl nevienu vieninieku. Manuprāt, šeit ir jābūt vieniniekiem. Baiba vēl tik ar sevi iepazīstina. Paldies, Baiba. Nu, ātri. Kuri oktobrī, novembrī reģistrējās mūsu komandā? Aha, pareizi, super. Ailita, jā, ar mani pirmo reizi, ar Sarmīti ir būts. Jā, rakstam ātri. Super. Tā, brīnišķīgi, paldies jums liels. Tā, nu ko, mani sauc Aija Voitkāne, es dzīvoju Jelgavā, iepazīstinu tāpat kā jūs ar sevi. Man ir 56 gadi un februārī jābūs 57. Ar tīkla mārketingu esmu pazīstama, nu jau varētu teikt, jā, jau 20 gadi, jā, viennozīmīgi 20 gadi. Un tas ceļš ir bijis dažāds. Sākumā mēs vispār visu laiku tīkla mārketingā esam ar vīru, abi divi, tikai šobrīd viņš nedaudz ir pagājis malā, nu nedaudz pavisam, tāpēc, ka vēl jau ir gana daudz darba viņam savā jomā, savā biznesā, bet tiklīdz vajadzīgs stiprs atbalstā viņš ir klāt, jā. Jā, pašā sākumā mums bija ļoti spēcīgi tīkli izveidoti divās kompānijās, un tad mēs izdomājām, ka mēs tomēr gribam izmēģināt savu prasmi klasiskajā privātajā biznesā, un katrs iegājām savā biznesā. Varbūt kāda no jums mani pazīst no buduāra laikiem, tā es saucu, jā, manas sekotājas buduārs.lv tāda vietne. Ir joprojām, es viņu nelikvidēju, jo man tā lūdz visu laiku meitenes, jā. Mani bija kādus 8, varbūt pat 9, varbūt pat beigās 10 gadus, jā. Un kamēr man bija šis klasiskais biznes, es biju kā garderobas veidošanas webināru vadītāja, pie Ligitas Prodnieces mēs organizējām stila nodarbības, ļoti interesantas un visdažādākajā veidā. Es visus tos 8 gadus, kamēr biju savā klasiskajā privātajā biznesā, visiem, kas man piedāvāja atpakaļ atgriezties tīkla mārketingā, es vienmēr teicu tā, es nekad neteikšu nekad, bet tikai ne tagad. Jo man bija tāda nojauta, ka es atgriezīšos tīkla mārketingā, un tas ir noticis, un tam ir vairāk iemesli. Par cik es solīju, ka šis webinārs būs saīsinātā formātā, jo man ļoti patīk stāstīt un runāt un dalīties pieredzē, tad varbūt šeit šobrīd es nestāstīšu, kāpēc es atgriezos tīkla mārketingā, varbūt kaut kurā brīdī arī pieminēšu, ja? Bet šodien tātad es stāstīšu par to, kāpēc mēs pirms pusotra gada ar vīru pieņēmām šo lēmumu būt tieši Essence kompānijā, ja? Jo, jā, tagad vēl viens jautājums. Izņemot tās meitenes, laikam šeit mums šodien tikai meitenes, ja kāds puisis pamājiet ar roku, tad es saku meitenes, kā vienmēr es esmu saukusi meitenes, visu vecuma sievietes. Izņemot tās, kuras ir šobrīd Essence kompānijā,
Paceliet rokas vai kaut kādu ziņu vai ieliekat plusiņu, kura ir jebkad bijusi tīkla mārketinga kādā kompānijā vai arī šobrīd ir citā, protams, tīkla mārketinga kompānijā. Tātad es gribu redzēt, cik ir tādu, kas tomēr zina, par ko es īsti runāšu. Ja? Vai ir tāda auditorija? Jā, tātad es runāšu uz priekšu, jūs ieliekat plusiņus, jā, kuras ir bijušas kādreiz citā kompānijā vai arī ir šobrīd, tātad ir jau pazīstams ar tīkla mārketinga industriju, jā. Nu, lūk tā, super, jā, brīnišķīgi, jā, paldies, rakstat droši, kaut es arī eju uz priekšu, jo tā ziņa līdz jums aiziet diezgan novēlot, es tā nojaušu, jā, līdz ar to es runāšu uz priekšu un skatīšos, ok, rakstat droši, paldies, jā, super, jā. Tā, okay. Tā, arī pārējie lūdzu, esat aktīvi, visi esat aktīvi. Tātad, ko jūs šovakar uzzināsiet? Šis te webinārs, protams, ir varbūt vairāk domās priekš tiem cilvēkiem, kas ir pirmo reizi atnākuši uz šādu prezentāciju, un arī, protams, viennozīmīgi priekš visiem pāriem, kas komandā ienākuši nesen, jā, tāpēc es sākumā arī lūdzu, lai ieliekat kaut kādu ziņu tie, kuri oktobrī un novembrī nākuši mūsu komandā, jā. Bet šovakar tātad es pastāstīšu jums par to, ko mēs piedāvājam, ko piedāvā Essence kompānija, ko jūs rezultātā iegūstat, kā tas viss darbojas un kādi varētu būt pirmie soļi. Jā, rakstiet, paldies. Kas šajā piedāvājumā ir īpašs, jā, nu kāpēc tieši Essence, jā? Un kāpēc tas ir droši un gudri? Vispār tīkla mārketings, tas ir droši un gudri. Kāpēc, jā? Tātad nedaudz iziesim caur šīm tēmām. Tātad, varbūt kāds nezina. Tīkla mārketings visos laikos nav bijis legāls, jā, bet patiesībā tīkla mārketings Amvejs noteikti to zina, pastāv ļoti sen jau, jā, bet 79. gadā izrādās tīkla mārketings ir beidzot ieguvis legālu statusu, bet mēs šeit runājam tikai par tīkla mārketingu, mēs nerunājam par finansu piramīdu sistēmām kaut kādām, jā. Par kurām es brīdinu nekādā gadījumā nelīniet iekšā, kā es parasti saku, un nebojājiet savu reputāciju. Bet tātad 79. gads, tas ir tas gads, kad tīkla mārketings ir iegūs legālu statusu, un ar to nodarbojas cilvēki visā pasaulē arvien vairāk un vairāk, un šo iespēju cilvēki izmanto dažādi. Protams, tīkla mārketinga kompānijas viennozīmīgi vispirms ir vienkārši interneta veikals, kurā jebkurš cilvēks var iegādāties preci un ar kaut kādu atlaidi, vai arī bez atlaides, jā, bet tas var būt arī papildus peļņas avots, un tas var būt arī viennozīmīgi, kā izmantot to jā, vienmēr visos laikos tīkla mārketingu, tā es esmu izmantojusi kā personīgā biznesa veidu. No sava klasiskā biznesa, jā, nedaudz atkāpšos, ja, šajā momentā, kamēr es neaizmirstu. Tad, kad es pieņēmu lēmumu pirms pusotra gada, kad es būtu Essence kompānijā, man nebija viegli, tāpēc, ka man bija jāpieņem lēmums, vai es esmu turpat vēl savā klasiskajā biznesā un cenšos gan tur būt, gan šeit būt. Bet es pieņēmu lēmumu drastisku diezgan, ko laikam retais pieņemtu, jo tajā neteikšu, ka man tajā biznesā gāja slikti, bet es pieņēmu lēmumu tā, ka es uz 2 krēsliem vienlaicīgi nevarēšu sēdēt, man jādod sirds vainu, un es atdevu sirdi šai nodarbei, un buduāru atstāju novārtā, tā varētu teikt, jā. Bet tātad, ko es ar to gribēju teikt, tas man šobrīd ir kā personīgā biznesa veids. Ja. Un šos te variantus, sadarbības variantus izmanto, protams, cilvēki arī Latvijā, ja, un jūs tikko te dažas jau arī minējat konkrēti pat kompāniju, kurā jūs esat bijušas vai esat vēl joprojām, ja. Un kopš ar vien lielākas problēmas skar cilvēku finansiālo stāvokli, jo viņi mazāk raudz deguntiņus savus attiecībā uz tīkla mārketinga piedāvājumiem. Un šobrīd ir tiešām tas laiks, kad cilvēki meklē papildus ienākumus, jā, un arvien vairāk, un patiesībā ļoti daudz sāks meklēt tūlīt ne tikai papildus, bet tādus nopietnus ienākumus. Un ja vien cilvēkam nav ļoti liela uzņēmība un vēlme dikti riskēt, jā, tad tīkla mārketings tā ir viena no dažām
vislabākajām iespējām. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja jums arī nauda ir, lai uzsāktu savu biznesu šobrīd privāto, tad ir jāpadomā ne 3 reizes un ne 7 reizes, jā, vai to naudu tur ieguldīt. Lūk, un starp citu, Rods Kuks ir tāds, labākais mārketinga plānu un aktīvo tīkla mārketinga kompānija eksperts un analītiķis ir teicis tā, ka kad ekonomika piedzīvo lejupslīdi, tad gudri, prātīgi cilvēki vienmēr meklēs alternatīvus ienākuma avotus, ko es šobrīd iesaku visiem Latvijā darīt. Es nesaku, ka visiem tagad jāskrien tieši uz Essence kompāniju, jā. Es prezentēšu šovakar savu kompāniju loģiski, jā, bet ir cilvēkiem jāmeklē iespējas, jā. Es pat nesaukšu tūlīt tās profesijas, kuriem tūlīt vispār būs prātīgiem cilvēkiem jāatstāj savas profesijas, es tā jūtu pavisam drīz, jā. Lūk, un labākais variants, ko šajos meklējumos var atrast, ir tīkla mārketings, to ir teicis Rods Kuks, un to saku arī es. Lūk tā, īsi par tīkla mārketingu. Tīkla mārketings, jeb tāds kā daudz līmeņu mārketings. Es tikko iedomājos, pirms es liku šo prezentāciju šeit, es meklēju kaut kādu fotogrāfiju šeit ielikt un ieraudzīju, kā tīkla mārketingu vienmēr kaut kā visualizē, jā, ar zīmējumiem, kā piramīdu, piemēram, jā, šitādu te. Un es tad pie sevis iedomājos, jā, bet ja godīgi, tīkla mārketings, diena nav piramīda un absolūti nav piramīda, tāpēc, ka ja viņi būtu jāuzzīmē, tur iedomājieties tie, kas ir tīkla mārketingā bijuši vai ir, jā, tas galīgi neizskatās šādi, ja jūs veidojat savu tīklu, tikpat labi viņš ir izskatīties šādi, tikpat labi viņš visādi, bet viņš nav skaista piramīda, tāpēc, ka tiklīdz jūs sākat veidot savu komandu, viens straujāk, viņu plašāk veido, otrs tur šaurāk veido, cits neko nedara, tad tur ķebur sanāks, piramīda tur galīgi nesanāk, jā. Drīzāk piramīda ir mūsu valsts dienesta kaut kādos uzņēmumos, jā. Tur tiešām, ja ir, tur tā piramidālais veidojums izskatās tuvāks patiesībai. Bet, ja runā par tīkla mārketingu, jā, tātad, kā es tikko teicu, tas ir viens no efektīvākajiem biznesa vai virzieniem. Un tas nav ražošanas vai tirdzniecības biznesa tādā nozīmē un izpratnē, kā mēs to parasti iedomājamies. Ja? Tagad, iedomājieties, ja mēs tā salīdzinām, ja? Ja salīdzina, kā ir labāk. Ja? Bieži viens cilvēks saka, tad tagad kā tas ir un kāpēc man tā jādara, kāpēc nevar būt veikalā tās preces, kaut kādu tādu muļķīgi iebildumi daudziem cilvēkiem jānāk prātā. Bet, tad jautājums, kāpēc, piemēram, Rīmī vai Maksima nevarētu izdarīt tā, ka nevis savas atlaižu kartītes, kur tādu māziņu procentiņu mums atsviež atpakaļ, ja? Tā kā tādu burkāniņu, bet varētu darīt tā kā tīkla mārketinga kompānijā, vai arī kādi citi lielveikali, vai kādi citi internetu veikali, kuri patiesībā dažas nianses no tīkla mārketinga arī ir paņēmuši. Ja? Atceraties, bija agrāk tādi atved savu draugu, un un tev būs tas un tas, ja? Un tas arī viss, un ar to arī beidzas, vai ne? Bet iedomājieties, kāpēc nevarētu būt tik forši kāds foršs veikals, ja, kaut kāds veikalu tīkls, jūs ejat uz to veikalu, jums iepatīkas preces, ja, jūs tur pērkat tur šampuni, jūs tur pērkat zubu pastu, jums tur patīk tie brendi, kas tiek pārstāvēti, un jūs tagad ejat uz mājām un zvana draudzenei un stāstat, klausies, atvērās Jelgavā, tur pieņemsim tāds un tāds veikals, klausies, aiziet, paskaties, tur tādas lietas ir, tik labas lietas, kas tik tur nav. Un viņi aiziet un nopērk, un jūs skatāties savā telefonā, iekrīt jums bonus par to. Aiziet viņa vēl pēc nedēļas kaut ko nopērk, atkal iekrīt bonus, ja? Tā taču varētu būt, tas taču būtu godīgi, tas būtu tik forši, vai ne? Bet nav tā, un nekad arī tā nebūs. Jums tiks dota tā peļņa jau aiziet citur, un tur ir vairāk iemesli, ja? Bet tīkla mārketings ir tieši tāds pēc būtības savā ziņā. Tādā primitīvā formā es to izstāstīju tikko, kā es tikko arī to pasniedzu. Ja? Tātad tīkla mārketings ir perfekts ar to, ka visi partneri preces iegādājas paši, un tiklīdz jūs veicat reģistrāciju šajā uzņēmuma internetu veikalā, jums no tā brīža sekundāri pieder personīgais interneta veikals.
Tūlīt pat. Un es tūlīt pastāstīšu, ko jūs ar to varat darīt, ja? Kas notiek rezultātā? Tādējādi jūs veidojat preču tirgu. Jūs kaut ko nopērkat, cilvēku komanda, ko jūs veidojat, reģistrēt, nopērk kaut ko, un tādā veidā arvien vairāk un vairāk veidojas jūsu tirgus, un jūs saņemat arvien lielākus un lielākus ienākumus. Tātad, jo lielāks veidosies preču apgrozījums, jo lielāki būs šie ienākumi. Un šeit nav no svara, kurš pirmais, kurš pēdējais, ja? Šobrīd mūsu komandā jau sāk parādīties šie gadījumi, kad cilvēki, kas ir kāda cita komandā, sāk pelnīt vairāk nekā tas, kas ir it kā mēs mīlam teikt, virs viņa. Ja? Tātad it kā ātrāk par viņu startēju šajā visā projektā. Ja? Tā ir. Jo es, piemēram, ja šajā brīdī pārstāšu vispār aktīvi darboties un manā komandā mani apsteigs statusā un kā arī pa karjeras kāpnēm, es sākšu mazāk pelnīt nekā mani partneri. Un tas nav tāds piramidālais veidojums kā tas, kas ir valsts uzņēmumos. Ja? Un ejam tālāk. Tātad no klasiskā biznesa tīkla mārketinga atšķiras, redziet, ar ko. Jums tīkla mārketingā, ja kāds grib vai domā, vai sapņo, es zinu, ļoti daudzas sievietes sapņo par savu personīgo biznesu. Ļoti daudzi, starp citu, sapņo par internetu veikalu atvēršanu, kas ir interesanti. Šeit jums jau ir internetu veikals, kurā jūs ir sava klienta saite, kuru jūs varat dot pat cilvēkiem, kas dzīvo Anglijā vai Īrijā vai Vācijā vai Francijā vai Itālijā vai Spānijā, ja? Vai Krievijā vai vēl kaut kur. Un šādā veidā jūs varat klienta loku veidot pa visu pasauli, tajās valstīs, kurās ir uz šo brīdi ienācis Essence. Ja? Tātad jums šis jau ir jūsu personīgais internetu veikals. Jums nav jāatver ne savus veikals uz ielas vai nav jāierāda telpas savam kosmētikas salonam. Ja? Jums nav jāpieņem darbā pārdevēji. Jums nav jāmeklē preču piegādātāji, tur vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, jūs meklējat, piemēram, gribat kaut kādas cepurītes ziemas tirgot un tagad meklējat, kur jūs to visu iepirksiet, ieguldīsiet naudu, kā jums nonāc līdz jums jāmaksā tur nodokļi, jāmaksā šitas, jāveido interneta veikals, jāizveido interneta veikalā, jāieliek prece, un viņai vienmēr ir jābūt pieejamai, plus jums ir jāveido reklāmas kampaņas visās iespējamās malās. Šeit jums nav jāatver savus veikals, nav jāpieņem darbā pārdevēji, vai arī tie, kas internetu veikalu apkalpo, nav jāmeklē vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, piegādātāji, jums tas viss jau ir. Nav jāiegādājas preču krājumi, realizācija nekādā gadījumā. Es pat patiesībā situ pa pirkstiem savas komandas partneriem, ja es izdzirdu kaut kur, ka kāds iegādājas preces realizācijai. Mums ir bijuši tādi gadījumi. Protams, es saku, to jūs uzņematies uz savu galvu, jā, bet, ja cilvēks tā to redz, jā, ja viņam tā ir ērtāk, ok, tā ir viņa darīšana. Ja, bet pie mums vispār 99,99% cilvēki to nekad nav darījuši. Mums nav jāuztrauc par grāmatvedību, nav jāuztrauc par uzskaiti, par preču certifikāciju, viss ir nosertificēts par preču ražošanu, par jaunu preču ieviešanu. Vakar mums vēlu vakarā diezgan vēlu, ja, parādījās jauna preču līnija, jaunā kosmētikas līnija. Ja, un mums nebija jāuztrauc par to, kā mēs to certificēsim, kā tas viss notiks, kā mēs to ievietosim internetu veikalā. Hops, vienā brīdī es saku meitene, meitene, skatieties, mums jau ir kosmētika. Viss, ko mēs varam izdarīt, ātri paziņot saviem klientiem, meitenēs es taisu pasūtījumu, fiksi, kuras liks klāt, kura grib smaržas, skropsu tušu, tur vēl kaut ko, lūpu krāsu jaunu un vēl kaut ko. Viss, saprotat? Un šim biznesam tiešām nozīmē nav robeža. Es jau jums tikko nosaucu, jūs varat reģistrēt cilvēkus, kur vien jūs gribat, izņemot laikam tur Amerikā, Austrālijā, kaut kur tā, pāri okeāniem izņemot. Īrijā arī jau ir, un Īrijā ļoti spēcīgi veidojas biznesa, ļoti strauji. Ko tā, tad atgriežamies tātad jau konkrēti pie Essence kompānijas, ja? Essence kompānija, tā ir čehu kompānija. Galvas office ir Brno pilsētā, kompānija pat palika 9 gadi, ja, un tad, kad pirms 1,5 gada es beidzot ar vīru atradu
visiem kritērijiem. Mums kritēriji bija ļoti augsti, tāpēc, ka nav viegli atrast labu kompāniju. Daudzi šo momentu nesaprot un skrien vienalga, kur, ka tik kaut kur iereģistrēties, draudzene pasauc un visai un viss. Šeit ir viss pārbaudīts līdz tam, ka es teikšu tā, reti kurš cilvēks, pat līderis, jā, sēdīsies mašīnā un brauks uz tās kompānijas galvas ofisu, kur viņš grib reģistrēties un aicināt cilvēkus līdzi. Man vīrs pateica tā, es teikšu godīgi, es būtu iereģistrējusies arī bez tā, jo mums bija Skype konferences ar vadību, mums bija saņemti pirms reģistrācijas produkti, pārbaudīti, izbaudīti, mums bija viss uzzināts, bet vīrs man pateica, nē, Aija, mēs sēžamies mašīnā un braucam uz Brno. Un mēs, protams, iepriekš jau sazinājāmies ar vadību, 2 dienas tur pavadījām, 2 dienas mēs visu izošņājām, visu uzzinājām, noreģistrējamies, pirms tam izdomājām, kas būs mūsu augšējie līderi, un izdarījām pirkumu turpat uz vietas, Brno, noliktavā, braucām mājās. Un braucām mājās, cauras naktis negulējam, visu ceļu runājam, ko darīsim, kas un kā un ko atbraucot šeit uz Latviju vēl ir jānoskaidro, lai mēs tiešām varam droši sākt rīkoties. Tomēr ir tādas nianses, kas mums bija vēl jānoskaidro. Ja? Šeit var redzēt dažas fotogrāfijas no mūsu brauciena, tur uz vietas ofisā, ja? Mūsu krievu valodas tulce, ja? Kopā ar Maiklu mēs staigājām pa nolikto pa visiem stāviem un tā tālāk izbaudījām visu ofisu, visu gaisotni un visu. Ja? Un tad mēs pieņēmām šo lēmumu, ka jā, mēs šajā kompānijā gatavi esam startēt un gatavi esam cilvēkus aicināt līdzi. Kompānijas prezidents ir Mikāls Kovaršs, laikam tā viņu izrunājas, līdz šai dienai neesmu iemācījusies tā īsti laikam pareizi izrunāt, ja. Šī kompānija nav radusies nejauši, šis cilvēks ir tīkla mārketingu pazīst no 18 gadu vecuma, pārzina no iekšpuses pilnīgi, ja, un viņam ir savs nolūks bijis, kāpēc viņš radies šo kompāniju. Es domāju, tad, kad šo visu... Es nezinu, kā ir jums, jā, tie, kas varbūt pirmo reizi šodien ir. Es nezinu, vai jūs tik skrupulozi uzzināt visu par kompāniju, kad jūs meklējat savu algoto darbu. Es nezinu, vai jūs to darat vienmēr, bet mēs to darījām ļoti skrupulozi. Tāpēc, ka mēs zinājām, ka mums tas ir uz daudziem gadiem. Varbūt tas ir pēdējais, ko mēs savā dzīvē darīsim, jā. Un, ja es ko daru, tad es to daru no visas sirds. Ja, un mums tas bija ļoti svarīgi. Un tas, ko mēs uzzinājām, tas bija ļoti svarīgi. Un mēs esam apmierināti ar to, ko mēs zinām un ar šo kompāniju. Tātad, kā jau es teicu, kompānija šobrīd atrodas ļoti daudzās valstīs. Manuprāt, Kristīna, varbūt tu kaut ko jau par šodien nesi atradusi, bet mana pēdējā ziņa ir 21 valstī, bet manuprāt, ka jau ir vairāk kā 21 valstī. Šodien ar Kristīnu par dažiem cipariem mēs te runājām. Tā, un es domāju, ka ļoti daudzi, man partneri noteikti šito pateiks, ja šeit jau sāks rakstīt, ka tad, kad kādam jūs stāstat par Essence kompāniju, tad nereti nākas dzirdēt, tā ir tā kompānija, kas ar smaržām nodarbojas, vai ne? Ir tādas frāzes dzirdētas, es arī nereiz to esmu dzirdējis, tad es pasmaidu, es saku, vispār jau jā, arī ar smaržām, ja? Un es vēlāk pastāstīšu, kā mēs startējām, ja? Un viens no kompānijas klientu partneri iecienētākajiem produktiem, protams, ir smaržas, un 99%, ja ne vairāk partneru jauno Eiropā un Krievijā startē ar smaržu mapīti, ar šo te instrumentu kolosālo, ja? Kur tas ir fantastisks smaržu veikaliņš, kurš jums vienmēr var būt līdzi, dažai labai pat ir šie veikaliņi 2 un 3, un es zinu jau šodien vēl dzirdēt, ka viens cilvēks grib jau otru iegādāties šādu, ja, jūsu veikaliņš ir jums visu laiku līdzi, jūsu somiņā, kā klaķis somiņa, ja. Lūk, un šādi iesāk ļoti daudzas sievietes šo biznesu, un, piemēram, mūsu partneri, augšējie līderi, kurus mēs arī ne tā vienā sekundē izvēlējamies, tomēr meklējam tādus cilvēkus prātīgus, ja, un uz to brīdi nemaz nezinām, ka viņi būs šobrīd spēcīgākais un visvairāk pelnošais pāris kompānija, manuprāt, vai ne?
Es nemeloju taču, vai ne? Kāds man teikt, Kristīna noteikti kaut ko arī var piebilst par to, jā. Bet tajā brīdī man tas bija svarīgi, lai tas būtu vīrs un sieva, lai vecuma kategorija būtu varbūt jaunāk par mums, bet ne diži jauni, un par pieredzi un par valodu spējām, vai mēs varam kontaktēties, lai nav, piemēram, spāņi vai itāļi, ja. Nu, lūk, un Justīne ar Filipu, jā, kas ir mūsu augšējie līderi, arī sāk ar šo te mapīti. Tikai ar šo mapīti un tikai ar šo mapīti. Praktiski, jā. Un šobrīd ir cik pagājis 3 vai 4 gadi. Vispār man Kristīna dzird, es viņai jau otro jautājumu uzdod. Vispār jūs mani dzirdat? Un tā brīži jūs sāk likties, ka ja Kristīna man nedzird, varbūt vispār neviena nav, kas mani dzird. Tad viņi uz šo brīdi, tie, kuri baidās no lieliem cipariem, varat aizvērt ausis cietušos šīm pāris sekundēm, bet viņi pēc 3 vai tulīt būs 4 gadi, kopš viņi ir šajā. Jā, par čekiem, jā. Paldies, meitenes, kad dzirdat. Par čekiem, jā, tūlīt teikšu, 4 gadi, jā, būs Kristīna. Nu, 30, nu tā, nopaļosim uz leju, 30,000 poundus mēnesī pelna. Viņi pēc, 3,5, 4 gadu, 4 būs vasarā vai kad, es kaut kā, man visu laiku tas 3 gadi man stāv prātā, bet, laiks taču iet uz priekšu, it kā varētu būt kā 3,5 vai pat 4 gadi, jā, viņi. Jā, tu runā par tiem cipariem, Kristīna, jā, ok. Nu, lūk tā, un tā tad tāds liela starpība, viņi iesāk ar smaržu, viņu reāli iesāk, es jums nemeloju ar smaržu mapīti, un šobrīd viņi pelna 30,000 poundus mēnesī. Ja? Nu tālūk, kur tiek ražotas smaržas un kas tie par brīnumiem? Kur manas mīļākās smaržas, es zinu, ka tūlīt pat daudzas pateiks pat manu numuriņu, viņas jau beidzās, redzat, pavisam maz. 151. numuriņš, jā, ļoti skaists iepakojums, tās ir sieviešu smaržas, vīriešu smaržas, es parādīšu jums pilnu pudelīti, man ir vēl citas, kuras man arī tā stāv, jā, Dacis 151. Kuras man tā arī stāv, jūs varat iedomāties pirms 1,5 gada, kad mēs bijām Brno, Maikls mums uzdāvināja arī vairākus produktus, viņš uzdāvināja arī šo smaržu. Man viņa stāv, un es neesmu sajūsmā, viņas ir 117, kas patiesībā, nevis neesmu sajūsmā, šeit tad esmu uzpūtusi, jā, nav tā gluži, ka man viņas nepatīk, bet, es sajūsmā tiešām neesmu. Un 117. numurs, kas šobrīd ir praktiski viss populārākās laikam Eiropā un laikam ne tikai. Jā? Kaut ko mazāk? Jā. Nu, lūk tā, bet vīriešu iepakojumi ir tādas kastītes, jā. Protams, viss ir celofānā šeit pēc, viss augstākā klase. Un tādas zemākas un resnākas, kā saka, jā. Jā, es zinu, ka Ligit ne tikai tu pus Latvijam, man liekas, ir par 117. sajūsmu, un es joprojām nesaprotu, kāpēc tā ir klasika. 117. ir klasika. Nu, lūk, kā es aizpļāpājos, tagad drusiņ tādā galopā. Tātad, esences, šīs smaržu parfumērijas esences tiek ražotas Selūzu ražotnē, tā ir Turcija, premium klases smaržu ražotne, viena no 5 pasaules labākajām ražotnēm. Jā, starp citu, šajā ražotnē izmanto tikai labākās un tikai dabīgās izejvielas. Tas ir ofis, te varat apskatīties ļoti skaists zaļš ofis, kas patiesībā daudzās niansēs ļoti līdzinās Brno ofisam. Daudzās niansēs, ja. Nu, lūk tā. Jūs ap citu šo te nosaukumu Selūzu, kā ieliksiet Google meklētājā, jūs uzreiz atradīsiet kaut kādu informāciju un fotogrāfijas. Smaržas tiek ražotas ar akcentu uz visaugstāko kvalitāti, par to liecina jau tas vien, ka smaržām ir 3 atvēršanās stadijas, augšējā nots, sirdsnots un bāzes nots, un ļoti ilgstoši. Mēs jūtam šos parfīmus ļoti ilgstoši. Visas kvalitātes certifikācija, GMP, ISO un tā tālāk. Ja, pēc stingrākajām Eiropas Savienības prasībām. Priekšrocības šīm smaržām ir kādas? Ja? 20% ētrisko eļu koncentrācija, tās ir smaržas, tas nav ne parfumēris ūdens, ne tolites ūdens, nekas cits kā smaržas. Tāpēc šī noturība ir ļoti augsta.
līdz pat 48 stundām, un ja vien jums nejauši vai jauši sanāks uz drēbēm uzpūst, tad jūs ne tikai 48 stundas šos parfīmus jutīsiet. Ja plaša parfīma izvēle, kā es teicu, piemēram, mapītē vien jau ir 60 paraudziņi, 40 sieviešu, 20 vīrieši, bet patiesībā paraudziņi ir vēl vairāk, pārējos var iegādāties atsevišķi paraudziņus internetu veikalā savējā, jā. Nu, lūk, un par certifikātiem es jau minēju. Ejam tādā tempā uz priekšu. Tātad, Essence kompānija nav tikai smaržas, lai gan ar smaržām ļoti mīli iesāk šo biznesu, bet es šo smaržu mapīti saucu par durju atvērēju. Jā, tāpēc, ka ja vēl joprojām gadās kāds cilvēks uz šajā zemē, kurš saka, es uztura bagātinātājs nelietoju, man ir sava pārtika, man ir zaļumi, mēs audzēju savus lociņus un tā tālāk, gadās arī tā, jā. Tad šis te ir labs durju atvērējs un ļoti labs palīgs vispār arī biznesa pirmajos mēnešos, tad, kad vēl tā pārdošana ir diezgan aktuāla, un gaugulā es arī pastāstīšu, kāpēc gan viņa nebūtu aktuāla, ja šī tāda peņa, ja? Nu, lūk tā, bet produktu kategorijas ir ļoti dažādas, jūs redzat šeit, viņu ir daudz, vai? Jā, nu, es teikšu, lāsmu tā, jā, ar ko mūsu komanda starp citu, jā, es teikšu tā, būšu šobrīd nekaunīga, nē, es godīga būšu drīzāk, nevis nekaunīga. Mūsu komanda, manuprāt, ir vienīgā kompānijā, kura maksimāli ir orientējusies uz uztura bagātinātājiem un jau ar pirmo mēnesi. Jā, rekur meitenes arī raksta to, jā. Smaržas es teikšu tā, smarža mape man ir tikai tāpēc, lai parādītu sievietēm, ka šeit ir tāda iespēja, man tiešām daudz meitiņu reģistrējas ar smarža mapi, bet ātri vien klāt nāk uztura bagātinātāji, ja? Tā, Ailit prasa, meitenes atbildiet, ja? Lai es nenovērstu uzmanību, ja? Mums vai šeit ir gana gudras visas pārējās arī meitenes. Nu, lūk tā, un skatāties, ja? Tātad aloe vera produktu līnija, kolostrum, ja pirmpiena produktu līnija fantastiska, mājas kopšanas līdzekļi, mājas kosmētika tātad, ja? Laktoferīns, mājas aptieciņas produktu līnija, kāju un roku kopšanas sauļošanās līnijas, smaržas, ja? Un Nutriesens, jeb 3 želēveidīgie produkti, kas ir ļoti garšīgi un ļoti vērtīgi. Ko es nenosaucu vairs neatrastu. Kosmētikas līnija, gan kopjošā, gan dekoratīvā, kas vakar tika prezentēta. Vispār viņa vēl īsti nav pat prezentēta. Man tādas aizdomas, ka kaut kad drīzumā vajadzētu būt kaut kādai oficiālai prezentācijai, tādai oficiālākai, ja. Nu, redz, arī to arī paņēma uztura bagātinātāji. Tieši tā. Nu, lūk, par produktu drošības certifikāciju te vispār vārdam vietas nav, kā saka, jā, viss ir skaidrs, tāpēc, ka ražoti Čehijas Republikā farmaceitiskā uzraudzībā saskaņā ar visstingrākajiem Eiropas certifikācijas likumiem un standartiem, GMP un citas certifikācijas, jā. Tā, ejam uz priekšu. Nekad nepaieš garām, tomēr tēmē mani mīļākie produkti, jā. Flowens, tur, kur tās smukās kājiņas jau uzzīmētas probiotiskais jogurts, monolaurīns, kolostrums. Kolostrum patiesībā gan arī dušas želē, gan ķermeņa krēms. Kolagēns viennozīmīgi, vispār tie nav tikai viennozīmīgi, nē. Un noteikti kādas manas smaržas, jā, vairāk kā skaidras, kur nu bez tā. Es neesmu plašas smaržu garderobes īpašniece, mēs kaut kad vakar vai aizvakar par to nedaudz runājām. Man ir lietošanā šobrīd 2 smaržas bez šīm, jā, kuras gandrīz pilnas, jā, vajadzēs man kādai no jums uzdāvināt, kurām patīk 117. numurs. Nu, lūk, un pārējie mums ir uztura bagātinātāji vairāk. Jā, Lāsma, tieši tā iemesla dēļ, es tur pastāstīšu par to produktu, jā, kurš bija mans pirmais produkts manā pirmajā iepirkuma grozā. Tad, kad es braucu uz Brno, loģiski es jau pētīju, kādi produkti mani interesētu, un jā, Lāsma, man šis bija produkts par, šo frāzi zina visa mana komanda. Es vīram teicu tā, ja šī kompānija nebūtu tīkla mārketinga kompānija, ja šajā kompānijā būtu tikai Flowen produkts, es uztaisītu tirgu visā Latvijā ar šito produktu vienu.
Kāpēc? Tāpēc, ka es pateikšu tā, mīļās sievietes, lai vai kāds nolūks būs pēc šī webināra jums, vai sadarboties tie, kas ir pirmo reizi šeit, jā, vai nē, bet ja jūsu problēma ir smaguma sajūta kājās, nogurums vakaros, tā ka kājas dūts, kas bija mana problēma 30, vairāk kā 30 gadus, es dzīvoju tajā laikā nevis Jelgavā, bet Līvānos, es pati no Līvāniem nāku, ja, es dzimusi, esmu tai pusē, Aglona bija manas vecmāmiņas puse, ja, un pati esmu no Līvāniem, un 30 cik gados es atbraucu šeieni, 37 laikam, vārdu sakot, tad, kad man bija pirmie 2 bērniņi, tas nozīmē jau, ka vajag gan 3 būs 40 gadi, kad man ir bijis šī problēma. Jūs varat iedomāties. Es ar šo problēmu nekad nebiju aizgājis pie doktora, bet man bija tā enerģijas, esmu pilna, bet vakarā man kājas dūts, pilnīgi karstas, ja, un es nezināju, kur viņas likt. Visus tos gadus, bet tad, kad es ieraudzīju šī produkta aprakstu, tad es teicu vīram, šis produkts būs pirmais manā grozā, un tā tas bija. Un jūs varat ticēt vai neticēt, es zinu, ka šeit vēl dažs labs, kas var apliecināt to 4. vai 5. dienā, negribu precīzi teikt, 4. bet vai 5. es šo problēmu vairs nejūtu. Jūs varat iedomāties, es gandrīz 30 gadus, vairāk kā 30 gadus mocījos ar šo problēmu. Man bija 2. bērniņš Līvānos, atceros, jā. Tad es staigāju uz tālo dārzu, man šausmīgi bija smagas kājas vakaros, nācu mājās, jā. Jā, tas ir vienkārši fantastisks produkts. Jā. Jūs jau varat izlasīt, es nestāstīšu, ko viņš vēl dara, un viennozīmīgi arī sirds un asinsvedu slimību profilaksē. Ne tikai tas nav saistīts tikai ar kājām vien, jā. Nu, lūk tā, tas ir numur 1, ko es iesaku jums visiem. Visiem absolūti, vai jūsu mammām, jūsu māsām, draudzenēm, kurām ir šī problēma. Bet es zinu, meitenes, jūs te varat uzrakstīt, ka ir situācijas, kad es savējam arī iesaku. Tās, kuras nejūt pēc nedēļas principā nekādu efektu, uzreiz ņemat pa 2 kapsulām, padzeriet kādu mēnesi. Jā, jūs varat rakstīt te kaut ko arī, kā jums iet. Tālāk, dvīnīši mani iecienītie. Uz šito es nevaru nepateikt, atvainojiet, ja, no mans webinārs es nemāku. Es atteikšos drīz vadīt webinārus, es nemāku iekļauties 30-40 minūtēs kā mani partneri. Tāpēc, ka es gribu pastāstīt visu vairāk. Šis te ir šī rudens mans tops. Jā, es esmu pārliecinājusies par šo te 2 produktu salikumu iedarbību 2 reizes. Un es esmu vienkārši šokā un vienkārši pārsteigta. Tik līdz jums arī tiem, varu sakot, jums vajadzīgs gan flovens, jā, tiem, kuriem ir tā problēma ar kājām un ne tikai, jā. Bet šitie 2 produkti ir vajadzīgi katrai jums, ko es te redzu webināru istabā, katram cilvēkam jūsu mājās, jūsu ģimenē, vismaz pa vienam šim te produktam. Pat ja jūs ikdienā nelietosiet kolostrumu, šito ikdienā nav īstas vajadzības, ja vien nav kaut kāda problēma, kas ir minēta aprakstā monolaurīnam. Ja? Bet kolostrum, ja jūs nelietosiet katru dienu, tad vienalga viņiem jābūt jūsu mājās. Ja? Tik līdz jūs jūtat, ka kaut kāds vīrus nāk virsū, sākas kaut kāds, jums katram ir savas pazīmes, tur acis sāk sāpēt, spiest deniņos vai pierē vai kaut kas, sajūtas. Ja? Tūlīt pat momentā. Es pateikšu savu receptu. Uzreiz no paša rīta vai jebkurā brīdī, kā jūs sajūtat. Man bija tā, ka 2 monolaurīna kapsula. Šeit ir kapsulas iekšā, ja, gan vienam un gan otram. Jā, šitas te, lūk, te jau ir izlietots. Jā, man jau ir rezervēja 2 pakas. 2 monolaurīna kapsulas plus 2 kolostrum kapsulas. Šeit arī baltas kapsuliņas iekšā. Jā. Tā, dienas vidū vēlreiz 2 monolaurīna, 2 kolostrum, vakarā vēlreiz 2 monolaurīna, 2 kolostrum. Pilnīgi iespējams, ka jau vēlā pēcpusdienā jūs jutīsieties krietni labāk, 2. dienā jau var samazināt, var piemēram no rīta 2-2, dienā tur 2-1 vai 1-1, kaut kā izdomājiet savu šito te, ja, un principā abas 2 reizes man bija tā, ka man norāva burtiski 1 dienas laikā. 1 dienas laikā vienkārši norāva visas pazīmes, vienkārši kā roku noņēma nost. Es jums
Es jums nopietni no sirds visas iesaku šito te turēt abus produktus mājās. Redziet, kādreiz esmu kļāpa, es nevaru tā vienkārši. Tā visu, kas šeit rakstīs, lai nebūtu vēl garāks webinārs, izlasiet paši kolostrum pirmpienu produkts, kas viņš ir un kādās situācijās viņš ir vajadzīgs. Es domāju, kamēr es te pļāpāju, stāstīju savu atsauksmi, jūs jau te visu izlasījāt, tātad paskatieties, jā, pat stiprina nervu sistēmu. Šeit iet runa tieši par kolostrumu, jā, nevis par monolaurīnu. Jā, šitas apraksts ir nevis par monolaurīnu, šito te, bet par kolostrumu, jūs redzat, jā. Tātad pat matu atjaunošanos veicina, dabiskās krāsas saglabāšanu veicina, vot dabiskā krāsa varbūt man saglabātos, ja es nekrāsotu, bet, sirmie mati vienalga vēl atauga. Laikam nevar 56 gadu vecumā gribēt vēl arī to, jā. Lūk tā, ejam uz priekšu. Tā top 10 produkti Eiropā oktobrī bija pavisam citi, kā jūs redzat. Redzat, es tikko jums stāstīju. Mūsu komanda ir vienīgā, kas ir kā traki vairāk uz uztura bagātinātājiem. Sākumā startā ir ar smaržām liela daļa, jo tas ir viegli, tas ir ātri un ļoti ātra peļņa. Pēc tam pāriet uz uztura bagātinātājiem. Un paskatieties, un Eiropā vienalga, un ja būtu šeit Krievijas top 10-nieks ielikts oktobra, vienalga tur būtu lielākā daļa smaržas. Un 151. numurs smaržas, redzat, 4. vietā manējās, jā, bet 1. vietā tātad zobu pasta ar ogli un B12, jā, un pēdējā atkal 10-nieka vietā ir šampūns. Tālāk ejam uz priekšu. Tā, sadarbības varianti par produktiem beidz, citādi es te varu pļāpāt vēl par jogurtu varētu runāt. Bet skatāties, tur ir internetā mūsējās meitenes salikušas, vakar redzēju Signi skaistu bezgla jauku video ielikā par jogurtu. Jā, varbūt jau turpinājums pat ir, nezinu. Tā, sadarbības varianti ar Essence kompāniju. Tātad, vēlreiz sākam no jauna. Jūs varat vienkārši būt klienti tiem cilvēkiem, kas jūs šeit uzaicināja un pirkt par klienta cenu produktus un viss, un būt lietotāji. Jūs varat būt tādi lietotāji, kuras vēlas arī atlaidi, jo jūs gribat nevis vienu vai divus produktus, bet vairāk nopirkt vienā reizē. Jūs varat kļūt par reģistrētajiem pašapkalpošanās klientiem un iegādāties preces ar fantastisku atlaidi. Ja? Otrs variants. Plus pie tā, vēl jūs varat arī ne tikai to darīt, ko tikko minēju, bet arī nodarboties ar tiešo pārdošanu. Jūs varat pelnīt 50 līdz 70% peļņas, varat iedomāties. Jūs esat kaut kur redzējis šādu peļņas iespēju 50%. 70% tas ir atsevišķos gadījumos, kad mums ir vēl klāta akcijas, bet tās akcijas ir tikai priekš partneriem, jeb reģistrētiem klientiem. 50%. Kāpēc mums vēlreiz atgriežamies pie smaržām? Šis te ir sākuma starta variants. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki fantastiski pelna uzreiz momentā. Ja? Lūk, trešais variants, kas var būt gan klāt pie visiem iepriekšējiem, izmantojot, jūs varat tātad izmantot visas kompānijas piedāvātās priekšrocības un veidot savu gan klienta loku, gan reģistrēto klientu loku, un pats galvenais, par ko es gribu otrajā daļā runāt, partneru komandu. Pats galvenais, kam dēļ es šeit esmu ar šo visu sirdi un vēstuli. Es esmu dēļ produktiem, es esmu dēļ marketinga plāna, dēļ kompānijas atsauksmes, dēļ attieksmes, bet es esmu dēļ tā, ka varat veidot jūs visi ļoti viegli. Varat veidot partneru komandu. Visi vienkārši. Ja jums patīk tirgot brīnišķīgi, rādiet, kā jūs, kā citiem, kā te viegli var pārdot un pelnīt no ar to tiešo pārdošanu. Un jūs vienalga veidosiet savu struktūru. Ja jūs esat labs pārdevējs, rādiet vēl 10 pārdevējiem, ka šeit var labi pelnīt, un jums veidosies struktūra. Nav jāsēž tā, ka sunim uz siena kaudas. Ja jūs pelnat 70, 120, 200, 300 eiro ar pārdošanu, rādiet taču citiem, nesas kopi. Un tā veidosies komanda, vienalga. Bieži vien cilvēki saka, nē, es tikai uz pārdošanu. Starp citu, kas latviešiem pēdējā laikā raksturīgi dīvainā kārtā, kas vienmēr ir teikuši, vai man nepatīk pārdot. Nekā nebija.
Nekā nebija. Te tik nāk un tik ļoti daudz uz pārdošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī ir lielā peļņas procents lielais. Ja? Produkti ir tādi, kurus nepērk vienu reizi, bet pērk atkal un atkal. Es vairāk, protams, viennozīmīgi par uztura bagātinātājiem. Ja? Smaržas, ilgāku laiku lietosies. Man, piemēram, šī pudelīte. Es neesmu tāda ļoti aktīvā smarža lietotā, bet, tomēr viņa man diezgan ilgu laiku gāja 50 ml. Ja? Lūk tā kā tā, ejam uz priekšu. Ar ko sākt? Sākt var ļoti dažādi. Protams, šis webinārs ir mani padomi, tāpēc, ka šeit būs visa mana pieredze šī 1,5 gada laikā. Tātad, ar ko var sākt? Var sākt, kā es rādu, ar smarža mapīti. Viņas ir pelēkas, ir zilas, citreiz jūs nekad neparedzēsiet, kādas būs jums, kādas jums atsūtīs skaistu sudrabaini pelēku vai šādu tumši zilu. Ja? Bet tātad var sākt ar smarža mapes iegādi, pārdodot vidēji vienu pudelīti 2 dienās uzmanību. Tātad mēnesī apmēram būs 18 smaržas. Kāpēc 18? Es tūlīt pateikšu. Un jūs no tiešās pārdošanas jūs varat pelnīt apmēram 190 eiro mēnesī. Kāpēc tik daudz no šīm 18 smaržām? Tāpēc, ka kompānija jums pie šīm 18 smaržām pieliks vēl 3 smaržas kā bonusu, kā dāvanu pēc jūsu izvēles. Un viņas pārdodot nopelnīsiet pilnu summu 64,5. Pareizi? 64,5 plus 18 smaržu peļņu. No viena smarža, sākot ar 2. mēnesi, tur jūsu partneri paskaidros, neiedzināšos, kāpēc ar 2. mēnesi, jūs pelnat no vienas smaržas 7,20 eiro. Jūs varat iedomāties. Tā ir fantastiska peļņa. Šeit vēl pagaidām var runāt par papildus peļņas ienākumiem 190. Skaisti ienākumi, vai ne? Jo jūs tikai ar smaržām strādājat. Citi strādā dzīvajā ar smaržām, citi internetu veikalā, Instagramā un visur, kur ļoti veiksmīgi strādā. Jums jāatrod savas metodes. Mēs šeit ļoti daudz mācam, ļoti daudz stāstam. Mums ir apmācības šeit, mēs nevienu nepametam novārtā. Šeit ir 100% atbalsts. Mums ir tagad vesela sistēma, kā mēs strādājam ar savu komandu. Tālāk, jūs varat sākt arī citādāk. Ar starta paku ir 3 starta pakas kompānijā, kas ir jau konkrēti nokomplektētas, kurā ietilps konkrēti produkti, piemēram, no visām produktu kategorijām, vai arī jūs varat paši izvēlēties savu starta paku, kurā jūs liekat tos produktus, kurus jūs gribat. Piemēram, šādā variantā, ko mēs arī Brno esot ar vīru darījām, es jau uzreiz zināju, kādus produktus man vajag, man ir 56, vīram ir nepilni 60, ja? Jā, un mēs zinām, kuram vajag, mēs kolagēnu lietojam neskaitāmus mēnešus pēc kārtas, un šobrīd kādu brīdi nelietojam, man liekas, mēs kādus 8 mēnešus no vietas nolietojam kolagēnu. Kolagēns vīram un sievai ir gandrīz 100 punkti, bieži vien saka, 100 punkti! Cilvēkiem liekas 100, tas ir šausmīgi daudz. Ar 100 punkti mūsu komandā es vēl pēc brīža parādīšu, kāpēc ir visu laiku runa par 100. Tas nav obligāti, bet kāpēc ir ieteicams? Vēlreiz atkārto, šis ir mans padoms, kā sākt šo biznesu veiksmīgi un kā viņu turpināt. Es rādu, kā mēs to daram, kā īpaši es to daru ar vīru, ja, un ko iesaku lielai daļai, kuri grib šeit nevis vienkārši tikai piepelnīties, ja, bet pelnīt. Lūk tā, un 100 punkti tie var būt no 2 līdz 10 produktiem. Ja 2 kolagēni, tad, piemēram, vīram un sievai, un pieņemsim kāds šampūns, jo tur ir sanāk 96 punkti. Ja? Vai arī 10 smaržas. Lūk, un ir 110 punkti. Pārdodat 10 smaržas mēnesi ir 110 punkti, apmēram plus mīnus, es neesmu šobrīd sen reiķinājis, kaut kur 70 eiro peļņa. Ja ar to ir gana, nav problēmu. Tālāk, skatieties, ir mans piemērs. Tā nav tā produktu klāsa, jo es viņu no galvas arī neatceros, ko mēs tur sakrāmējam, bet tas ir variants, kā varētu izskatīties jūsu starta paka, ja jūs nestartējat tikai ar smaržu mapi, bet ja gribat sev, vīram, varbūt mammucim, tur meitiņai, dēlam vai kam izvēlēties kaut kādus produktus. Ja? Jūs varat ielikt jogurta trauku, ko es iesaku viennozīmīgi, jogurta trauku ar jogurtu. Šeit klāt pielikt tie punkti, lai sanāktu apmēram 100 punkti. Jūs redzat, ja? Katram produktam ir savs punktu skaits, tas ir vieglāk rēķināt un algas un peļņu un visu ko un apgrozījumu un tā. Tāpēc ir punktu sistēma. Tie, kas ir bijuši tīkla mārketingā, tie saprot, kāpēc tas tā ir. Kas nav bijuši,
Pagaidām jums tam nav nozīmes. Ja? Tālāk, jogurta trauks, kas te kaut kādas baigās sarunas jums tiet, ja? Labi, ok, nelasīšu. Tur Kristīna un pārējās meitenes tiks galā ar jums, tiem, kuriem ir kaut kādi jautājumi. Tālāk, jogurta trauks plus jogurts. Kolostrum, tātad šis te, par kuru es tikko stāstīju jums, pieņemsim jūs visu ģimeni viena buņģiņa. Kolostrum dušas želeja, jā, kuras man šeit nav, teikt, ka man ir ielicies ķermeņa krēms, bet nu vienalga, ķermeņa krēms vai dušas želeja, tur absolūti vienalga. Smaržu paraudziņu mape, varbūt šajā visā iekšā, jā, jo tāpat tās uztura bagātinātājs, piemēram, jūs lietosiet savas ģimenes lokā, bet ar kaut ko tūlīt pat taču jāsāk pelnīt nauda, vai ne? No tiešās pārdošanas. Kāpēc ne? Un kāpēc nelaist par riņķi šito te veikaliņu? Viņš jums nav jātur azotē. Jūs atdodat vienā kolektīvā, aiznesat savam korim, savam deju kolektīvam, savam jogas kolektīvam, savam, es nezinu, kam vēl, nu labi, šobrīd neviens tur nejogojas un nedzied kopā, bet vienalga jums ir cilvēki, kur varat iedot kaut kādā darba kolektīvā, kaut kādā vietā, atdot šo mapīti uz dienu, uz 2, uz 3, un šī mapīti nāk atpakaļ ar pasūtījumu. Saprotat? Un tātad aloe vera šķidrā veidā jūs varat ielikt, flovenu varat ielikt, monolaurīnu, par kuru tikko rādīju, un parfīmu pieņemsim sev. Vīram nē, vīram pasaki nākamā reizē, vai arī vīram. Kāpēc ne, ja? Nu, lūk tā, lūk, un tik vien, un jums jau ir starta paka. Tagad skatāties tālāk. Šitam nebūs laika, jo jau ir 9. Te man bija ieliktas 3 atvērumi meiteņu, kuras ir startējušas, kā viņas ir startējušas, kā viņam tas ir izdevies, vai paticis, vai nepaticis, dažas atsauksmes, ja? Šķirsim pāri, ja? Šeit ir vienkārši stāsti cilvēki, kā viņi iesāka, kāpēc iesāka un tā tālāk. Ok, ejam uz priekšu. Tā. Es nerādīšu vispār visus mūsu mārketinga plānus. Mums viņi ir vairāki, jo augstāk jūs kāpjat, jo vairāk jūs pelnat. Es sākšu ar pirmā mārketinga pusi patiesībā. Ja? Skatāties, 17% tur, kur ir tā atslēdziņa, tur, kur ir atslēdziņa, ja? Tur, kur ir klāt lidmašīna, mašīnīta un 500 eiro dolāru zīmīta, tā ir pirmā atslēgas pozīcija. Ja? Tas nozīmē, ka ja tajā brīdī, kad jūs sasniedzat šo pozīciju un šajā tabuliņā, kas ir apakšējā stūrītī, kur jūs redzat procentus, jā, kur pa vidu jūs redzat 17%, jūs pelnat apmēram plus mīnus 500 eiro. Tikpat labi jūs varat arī 600 un 700 šajā pozīcijā pelnīt un arī 800, jā. Nu, lūk tā, tagad skatāties meitenes un zēni, ja šeit kāds zēns ir laikam nebija, jā. Pirmais solis, kāpēc es te pirmīt runāju par 100 punktiem? Tāpēc, ka pirmais solis, pirmā pozīcija pēc mārketinga plāna ir 100 punkti, ne tikai tāpēc, ka tad, kad ir 100 punkti mēneša apgrozījums, tad jūs arī pelnat apmēram 70 eiro no pārdošanas. Tad ir jēga kaut kāda, tad ir tāds reāla nauda, ar kuru var samaksāt kaut kādus maksājumus, kaut kādu paņemt to leduskapi vai datoru vai telefonu vai vēl kaut ko, ja, apmaksāt, kas jums jau karājas kaklā un jau nezināt, kā ar to tikt galā, ja. Tā, kas jums tur notiek? Tā, Ailita Geide kaut ko rakstā, nebija 5 produkti. Un kāds kaut ko mierina. Labi, ok. Tas ir normāli, mīļās meitenes, tas ir internet veikals. Jūs zinat, cik ir. Es jums pateikšu vienu lietu, jūs esat ievērojuši, tad jūs gribat kaut ko nopirkt tādu, man vīram šitas ir regulāri, ja viņš ieiet celtniecības internet veikalos, nekad nebūs tā, ka tā preci ir uz vietas. Tagad vispār ir tā, mīļie cilvēki, ka jūs varat pieteikt, jūs varat samaksāt, piemēram, par kaut kādu preci, un jūs gaidīsiet 2-3 nedēļas, tāpēc, ka patiesībā šajā noliktavā Latvijā viņu vispār vairs nav. Šobrīd preces vispār vairs netur uz vietas. Es runāju ne par Essence, es runāju vispār par internetu veikaliem. Tādiem, kur ir lielākas, dārgākas preces, jums jāgaida 2-3 nedēļas, kamēr atvet no Polijas, tur no vēl no kaut kurienes un tā tālāk. Esiet pacietīgi, tas ir internetu veikals. Ir prece, nav preces, tad atkal ir prece, ja? Un tā tālāk. Kā arī tas saka, viss būs labi. Es nezinu, par ko jūs tur runājāt, bet fakts kā tāds. Tā,
Zinat, kā man ir bijis vienmēr, es radu šito te sajūtu. Man ir bijis tā, ka vienā citā kompānijā, ja, nav preces, reāli nav preces. Nē, šitajā kompānijā, kāju krēma stāstu atceraties, kamēr es te stāstīju visiem klientiem, cik forši ir mūsu kāju krēms, tikmēr kāju krēms pazuda uz cik ilgu laiku? Uz mēnesi vai 2, ka ne vai ilgāk, un man par to laiku sakrājās 10 vismaz, ja ne 11 kāju krēmi, vairs neatceros, un visi sēdēja un gaidīja, un man pat meitenēm teica, meitenes, es skaitīšu jums naudu atpakaļ, man ir neērti, ko es to naudu turēšu, ko es zinu vispār, kad viņš vispār parādīsies. Nesūti mums atpakaļ, tā būs garantija, ka tu mums viņu dabūsi. Saprotiet? Radiet šo te sajūtu, kas tā par sajūtu? Aizmirst, kas tas par vārdu, ja? Sajūta, ka kaut kas jāsgaida, ja, un kaut kā trūkst un jāstāv bez maz vai rindā, ja, un cilvēkiem reāli tas patīk, viņi gaida reāli, man no mēneša uz mēnesi prasīt, ir vai nav? Tā vajag, jūs esat pārdevēji, mācieties būt par pārdevējiem. Es nezinu, vai par to bija stāsts, ja, bet es tādu kā piemēru vispār, ja, par šo tēmu jums pateicu. Tātad pirmais solis 100 punkti, tātad skatāties, un tad mēs runājam, kā veidot komandu un biznesu. Vai jūs esat pārdevēji, vai jūs neesat pārdevēji, vai jūs esat nākuši uz biznesu, es jums stāstu, arī Laimes Drudzis, nē, tas nebija tas, kāds man pateiks, ja, deficīts ārprāts, deficītas, redziet, kā iet labi dzīvojam, es pat aizmirsu, ko nozīmē vārds deficīta sajūta. Pirmais solis, ja jūs esat nākuši veidot arī komandu, lūdzu, klausieties tagad no šī brīža ļoti uzmanīgi. Pirmais solis, tātad 100 punkti. Ok, jūs varat startēt tikai ar smaržu māpīti, protams, bet tūlīt pat ātri iemācieties, un patiesībā tas nav nemaz tik sarežģīti. Man vairākas meitenes pirmajā mēnesī uztaisa 18+3. Tie ir jau 198 laikam, cik tur punktu, ja? Tā kā es runāju par to. Tikpat labi jūs varat startēt arī ar 50 punktiem, piemēram, paņemt smaržu māpīti, jūs varat paņemt dažas smaržņas, lai jums ir uz rokām, ko cilvēkiem parādīt. Arī tā var sākt startēt. Bet dariet visu, lai ātri iziet uz 100 punktiem, lai iemācīties 100 punktus veidot tirgu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tūlīt runāsim par mārketinga plānu, lai jūs ātri nonāku līdz pirmajā atslēgas pozīcijai 500 eiro peļņu mēnesī. Un tagad es jums pateikšu vienu lietu. Es jums rādīšu, kā mēs to ar vīru darījām un kā to izdarījuši ļoti, ļoti daudzi partneri kompānijā. To var izdarīt, tātad sasniegt 17% statusu 3 mēnešos. Var sasniegt 6 mēnešos. Tas nav traģiski, ka jūs nesasniegsiet 3. Var sasniegt gadā, arī tas nav traģiski. Var sasniegt 3, ok, tas pārāk ilgi, bet var nesasniegt nekad. Vai ne, jūs taču to ļoti labi zināt, ja nedara, tad nesasniedz nekad, ja? Bet es rādīšu, kā visforšāk var sasniegt, un to tā var izdarīt. Tātad pirmais solis startēt ar 100 punktiem, vai arī tūlīt pat startup mēnesī nodrošiniet 100 punktu apgrozījumu, ja? Lai jūsu līderis, kas jūs uzaicināja, redz, no jums būs lietas koks, ja? Pieņemsim. Otrais mēnesis 400 punktu statusu, ne jau jūs personīgi, bet jūs ar savu komandu. Un es tūlīt parādīšu, kā tas izskatās. Tātad, es rādīšu tikai pirmo mēnesi, šeit ar šiem bumbulīšiem. Tātad, jūs 100 punktus pieņemsim, ja vien tas nav pieņemsim tagad novembris, ja vien tas nebūs novembra pēdējās dienas, vai lai gan pēdējās dienās. Ja šeit bija tīklinieki, tad tīklinieki mani varbūt sadzirdēs, ja, esošie vai bijušie, tad es jums parādīšu, ka to var izdarīt arī 3 dienās. Tātad, jūs noriģistrēt sevi ar 100 punktu pirkumu, kādu jūs gribat, pieņemsim, ja? Un jūs noriģistrēt uzreiz sevis 3 partnerus, kuri arī vidēji, cits 150, citam būs 198, citam 115, citam, 50 punktu pirkums, bet vislabākā formula ir šī, 100 punkti vidēji katram. Jums uzreiz ir nākamais pakāpiens. Kur redzat no mārketinga plāna, ko jums iepriekš rādīju, otrais pakāpiens bija 6% status, tagad neiegaumēt visu tie, kas neko nesaprot, bet tas ir 400 punktu apgrozījums. Jums personīgi nav jātaisa 400 punktu, jūs drīkstat to darīt, bet jūsu uzdevums minimums
lai šis tā smuki sanāk, ir 100 punkti. Var sanākt citādāk, bet jūsu mērķis ir šis. Dzirdat mani? Rezultāts 4 partneri kopā ar jums, 400 punkti. Tas ir tātad vēlreiz atkārto, otrais pakāpiens ir 6% status. Tā, tūlīt paskatīšos, ko es rādīšu tālāk. Jā, nākamais. Un lūk, 17% statusu var dabūt šādā veidā ar 30 līdz 40 partneru komandu. Nē, uzmanīgi, es rādīšu vēl daudz ko priekšā. Tātad jūs un jums ir 5 partneri, 2-3 mēnešos noriģistrēti personīgi uzaicināti savā komandā, kuri vidēji katrs uz leju iedomāties zem katra ir vidēji 8 partneri. Redzat? Viss. Darbs ir darīts. Jums ir 4100 punkti, ja visi skaisti taisa 100 punktus. Jā, bet vēlreiz atkārtoju, es jums tūlīt parādīšu ekrānu uzņēmumus no mūsu biznesa pirmajiem 4 mēnešiem. Bet tā nekad dzīvē nav. Neviens netaisīs 100 punktus, tāpēc, ka tad, kad iemācās taisīt 100 punktus, visi taisa vairāk. Nu, tu var darīt, ko grib, visi taisa vairāk. Tātad jums gan ar 30 līdz 40 partneriem. Kāpēc ar 30 līdz 40 partneriem es tūlīt parādīšu? Lūk, ekrānu uzņēmumus es tūlīt 2 atvērumos jums rādīšu. Tas ir mūsu personīgais biznes, ko mēs uzsākām pirms 1,5 gada ar vīru. 4 mēnešu periodikā. Tagad skatieties, augšējais ekrānu uzņēmums. Jūs redzat, jūs redzējāt bildi, kuru mēs bijām nofotografējušies ar Brno, tas bija jūnijas. 10. liekas, ja? Mēs atbraucām un mēneša, tur mēs praktiski daļu, kādu nedēļu, 2 rēķinājumu, domājam, spriedām, kā mēs šeit Latvijā to visu darīsim, bet mums jau noriģistrēties paspēja 2 cilvēki. Viens ar 100 punktiem, jūs redzat, un viens pagaidām vēl bez punktu pirkuma, un skatāties mūsu pirmā peļņa uzmanību 3,34 €. Kuram šeit ir pirmā peļņa 3 € ar kapekām? Visiem ir bijis, kur ir uztaisījuši 100 punktus. Vai ne? Visiem, arī mums, arī Justīnai ar Filipu bija 3 € ar kapekām. Es varu sadarēt. Nākamais ir jūlija mēnesis, 2. ekrāna uzņēmums zemāk. Lūk, var redzēt, ka mums ir komandā jau pirmajā līnijā 1, 2, 3, 4, 5, 6 partneri. Ja? Jau dažam labam ir pa 2, 3 partneri komandā jūlija mēnesī, un mūsu čeks jau ir nevis 3 €, bet 81 € ar kapekām. Mūsu status ir 9%, 2. mēnesī uzreiz 9%, 6 mēs 6 pārliecam pāri. Nākamais, uzmanību, 3. mēnesis, tas ir augusts. Tātad 2 pilnie mēneši un jūnijas ar tiem 2 pirmajiem partnerīšiem. 3. mēnesis, lūk, mūsu komandā mēs sasniedzām, tātad redzat, kas rakstīts augšā ir nosaukumā, 17% statusam nepieciešami apmēram 30 līdz 40 partneru komanda. Mums bija 32 partneru komanda, redzat, 4899 uzreiz pat, nevis 4000, bet šāds te apjoms, 17% status uzreiz, tātad 12% mēs ar pārliecam pāri iznāk, ja? 557 € čeks. Nākamais mēnesis jau, 4. 6649, 20% status, 940 € čeks. Tā var izdarīt jebkurš, un tagad uzmanību, es tūlīt parādīšu nākamo slaidu, un uzmanību īpaši tiem, kas ir bijuši tīkla mārketingā vai tīklinieki, vai varbūt šobrīd ir kādā, diemžēl, neveiksmīgi izvēlētā tīkla mārketinga kompānija, kurā jūtat, johaidi, komanda ir, naudas nav. Es zinu šitos status, ļoti labi, ir daudz ļoti tādu kompāniju, un tagad skatāties. Kā to izdarīt? Izmantojot 3+1 formulu. Tā kā mēs tikko, es jums rādīju, ka tieši tā mēs arī darījām. Tagad uzmanību tīklinieki, un patiesībā arī visi pārējie. Ja jums ir kaut kāda komanda, tad to var izdarīt. Jūs redzat šeit, kas man uzrakstīts? 1. mēnesis, 2. mēnesis, 3. mēnesis. Un tagad uzmanību. Tiem, kam ir kaut kāda komanda, to var izdarīt 1 nedēļā, 2 nedēļās, 3 nedēļās. Uzmanību to var izdarīt 1 dienā, 2 dienās, 3 dienās.
pirmajā kompānijā, tīkla mārketingā, bija viens puisis, kas to izdarīja līdzīgu statusu vienā dienā. Tagad paskatieties, tie, kuriem ir kaut kādas komandas un pieredze, varbūt aizgājuši esat no tīkla mārketinga, bet vēl ir kontakti palikuši. Tagad skatieties, pirmais mēnesis jūs, arī visi pārējie, kuri nav bijuši tīkla mārketingā, kuriem nav no tā nekādas sajēgas. Klausieties uzmanību. Jūs startējuši esat un jūs pirmajā mēnesī noreģistrējat 3 jaunus partnerus. Katras laika gaitā, mēneša periodikā vai uzreiz, vai nu mēneša periodikā, vienalga kā viņi startēt sāka, arī izveidos vismaz 100 punktu statusu. Kas notiek? Jums kopā ir cik? 400 punkti. Jūs varat tagad ņemt lapiņu un zīmēt un skatīties. Vai ekrāna uzņēmums taisīt, tā ir jūsu darīšana. Lai jūs sekotu līdz tai domai. Tagad domājat, 2. mēnesis pieņemsim. Tikpat labi tā varētu būt 1. nedēļa. Ja cilvēks, kuram ir kaut kāda komanda, un komanda jau mokās kādā kompānijā, es nevienu nevervēju nekad no citām kompānijām, no konkrētām nē. Bet ja jums, es zinu šo situāciju, tāpēc es tā runāju, es esmu tā jutusies. Ja jums ir šāda situācija, tad skatieties, pieņemsim, 1 mēnesis vietā jums var būt tikpat labi jūs reģistrēties un 3 jauni partneri zem jums uzreiz. Kopā 400 punktu apgrozījums. Tālāk 2. mēnesis. Jūs palīdzat saviem šiem jaunajiem 3 partneriem, kurus jūs iereģistrējāt. Katram izdarīt to pašu. Tātad viņi katrs noreģistrē 3 partnerus vidēji. Es tūlīt pateikšu, ka dzīvē tā nenotiek, bet tagad klausieties to formulu 3+1. Visi noreģistrē arī pa 3, bet jūs varat mierīgi reģistrēt tikai 1. Tāpēc, ka jums jau ir ko darīt ar tiem 3 cilvēkiem, kurus jūs noreģistrēt, jo jums viņiem ir jāpalīdz ar padomu, ar reģistrācijām, jāpieskata, kaut kas jānosūta, jāuzaicina uz webināru un tā tālāk. Šeit mums ir viss, lai jūs to ātri izdarītu. Mums ir 2 reizes nedēļā, gandrīz katru nedēļu 2 reizes nedēļā pasākumi online. Viss šobrīd notiek online. Es nevienu cilvēku pirmajā līnijā neesmu noreģistrējusi ārpus mājām. Mums ir video zvani. Jūs varat to visu izdarīt mājās biznesā. Jūs varat gāju. Es esmu iepazinusies ar saviem partneriem ārpus mājām. Mēs esam dzēruši kafiju kafejnīcā, mums ir dzīvās apmācības bijušas, kad vēl varēja to izdarīt. Šobrīd daram visu mājās. 3. mēnesis uzmanību. Jūs uzaicināt atkal tikai 1 partneri, tāpēc, ka jums ko ir darīt. Tie 3 cilvēki arī var aicināt pa 1, bet tie atkal savukārt dara to pašu jauniņie. Katri jauniņie 1. mēnesī aicina 3 jaunus un nākamajā mēnesī katru mēnesi pa 1. Tā ir formula, kuras rezultātā 3. mēnesī jūs, kas esat pirmais, tas tu jau pelnat šos plus mīnus 500 eiro, varbūt vairāk, un katrs nākamais, kas zem jums nākamajā mēnesī atkal to pašu pelna, jau arī 500 eiro kā minimums. Vai arī jūs visi varat tā darīt? Un tagad skatieties, jūs teiksiet, dzīvē tā nekad nenotiek, jūs taču tikko redzējāt, bet tā ir tā formula, pēc kuras būtu jāvadās, lai jums būtu veiksmīgs bizness. Un tagad skatieties, ja jūs tā, jo varbūt tā, ka jūs 3 noreģistrējat, 2 noreģistrē, tur 8, cits 10, 3 nevienu. Tāpēc jums katru mēnesi vajag vismaz pa 1 jaunam reģistrēt partnerim, ja? Jo dzīvē tā nekad nav, kā ir tās formulas, ja? Bet ja mēs cilvēkiem stāstīsim, ka tā var dabūt gatavu to, ko es te rādu, jo mēs ar vīru to dabūjām un citi dabūt to daudz ātrāk kā mēs, citi to izdara mēneša laikā, tad kāpēc gan ne jūs? Īpaši tie, kuriem ir jau kaut kādas padomā komandas, vai bijušās, vai esošās, vai kaut kādi partneri, kuri tīklinieki, kas karājas gaisā un meklē kompānijas un grib un neredz, kur skriet, ko grābt. Aiciniet viņus. Mums, vēlreiz saku, ir webināri, mums ir individuālās tikšanās. Jūs varat man teikt, tā jau arī palīdzēt sarunā. Jūs varat jūsu tiešajiem līderiem, partneriem, kas jūs uzaicinājuši šo webināru, aicināt palīgā 2-1 tā saucamās tikšanās. Ja? Sapratāt? Sapratāt ideju šai 3+1 formulai? Atkārtoju vēlreiz, tā dzīvē nav tieši tā, kā teicu, es te varētu sazīmēt tos bumbuļus. Nē.
cits būs ātrāks, cits būs lēnāk, citam būs tur 180 punkti mēnesi, citam tomēr 50. Nekad netaisiet mazāk par 50, pajautājiet saviem partneriem, kas aicināja jūs uz šejieni, kāpēc, jā. Un tātad atceraties, pie tās pirmās atslēgas pozīcijas bija klāt mašīnīte, bija klāt ceļojums ar lidmašīnu un tā. Jā, pie šīs pozīcijas jums ir ne tikai šis čeks, ne tikai šī brīnišķīgā komanda, kurā noteikti ir pāris cilvēki, kuri grib to pašu sasniegt, ko jūs tūlīt pat, cik vien ātri var. Jums pienākas tur pēc konkrētiem mēnešiem kvalificējoties, to jums arī pastāstīs ceļojums nedēļas, bezmaksas ceļojums uz Turciju, uz fantastiskām vietām, uz fantastisku 5 zvaigžņu viesnīcu un vienas dienas ekskursiju uz Selūzu ražotni, kur starp citu jūs paši pagatavosiet priekš sevis savu aromātu savā pudelītē. Tur uz vietas būs pudelīte, tiek dot, varat iedomāties, jā? Un jums būs autoprogramma. Mums šāda autoprogramma ar vīru jau ir. Mēs pagājušos Ziemassvētkos atbraucām no Brno, tātad mēs 2 reizi bijām Brno, 2. reizi pēc mašīnas, un šī autoprogrammas mašīna mums jau ir. Un ja mums būtu tagad 25% status kaut kad, jā, nākamā mūsu pakāpe ir 25, mums jau, ja 2 mēnešus noturam šo statusu, pienākas jau cita autoprogramma, kas ir BMW. Nevis šis Peugeot, jā, lūk tā, un skatāties, es jums tūlīt 3 atvērumus parādīšu, pat oktobrī, novembrī vai septembrī, oktobrī saņemtās autoprogrammas mūsu kompānija, ne Latvijā, bet visādās dažādās pasaules valstīs, tepat Eiropā. Šie cilvēki, jūs redzat, visvairāk ir sieviešu, kāds ir atbraucis varbūt ar savu vīru, kāda sieva, ja, kura varbūt pie stūres baidās braukt mājās viena pati, bet visur ir sievietes. Jūs redzat, te Angļu komanda, mūsu reku līderi pa vidu, pa kreisi, ja, brūnais džemperis vīrietim, Justīni ar Filipu, savu bembi. Jūs paskatieties, kādas mašīnas, tā jau ir nākamā autoprogramma. Saņem mūsējie, ja, un atkal vēl 3. atvērums. Visas sievietes, slaidas, resnas, atvainojiet, apaļīgas, jaunas, netik jaunas. Jūs redzat? Ja viņas var, kāpēc jūs to nevarat? Ja viņas var, kāpēc jūs to nevarat? Skatāmies tālāk. Ko jūs uzzinājāt šodien? Jūs uzzinājāt, ko piedāvājam mēs, mūsu komanda un Essence kompānija? Ko jūs rezultātā iegūsiet? Kā tas viss darbojas, kādi ir pirmie soļi, kas šajā piedāvājumā ir īpaši un kāpēc tas ir tik droši un tik gudri. Tāpēc, ka viss ir droši, absolūti. Un tagad, jā, mēs varam būt patrioti. Paskatieties, kur mēs bijām. Mēs bijām Prāgā 2020. gada janvārī, lielajā skaistajā pasākumā ar lielu, milzīgu, pašu skaistāko, pašu jaunāko, vienīgo modeli, lielu autobusu. Uz to brīdi Prāgas lielajā pasākumā. Redzat, Essence Kickoff 2020. Mēs varam būt patrioti, mums jābūt patriotiem vismaz vispirms dēļ savām ģimenēm. Šis biznes, mīļie cilvēki, apvieno cilvēkus ar ļoti humānu un ekonomisku ideju. Kompānija ir ļoti dāsna, jūs taču sapratāt. Īpaši tiem, kas ir jauniņi, viņi ir ļoti dāsni. Jauniņi ir tie, kas tikko ienāk kompānijā. 50% peļņas iespējas uzreiz ienākot biznesā nav nevienā kompānijā. Bet mēs varam ļoti ilgi, ļoti gudri stāstīt un skaistas bildes rādīt par Essence kompāniju, par Essence kompānijas misiju. Un šodien katrā ģimenē tik ļoti tiešām nepieciešamo produktu klāstu, bet šodien ir neparasts laiks. Jūs zināt, par ko es runāju. Grūti laiki šobrīd latviešiem pienākuši. Nav svarīgi, ņemiet vērā, kādā valstī jūs dzīvojat. Nav svarīgi, ka šobrīd Latvija ir grūti. Mēs runājam vienā valodā. Mēs esam šeit dzimuši. Mēs esam jauni un veci, mums ir dažāda izglītība. Bet mūs visus uztrauc 3 svarīgi momenti. Mūsu veselība, imunitāte numur 1 vispirms, vai ne? Finansiālā situācija un brīvība. Finansiālā situācija turīt iespējams daudziem būs diezgan grūta. Tāpēc svarīgi mums visiem runāt vienā valodā. Un mēs viens otru aicināt uz šādiem pasākumiem, uz sarunām, videozvanos varam teikt tā. Padomā par to un izdari kaut ko tūlīt pat.
lai vispirms situāciju mainītu savā ģimenē. Un nāc, darīsim kopā. Kopā ir daudz, daudz drošāk. Es novēlu jums stipru veselību, es novēlu jums pareizu izvēlu, es novēlu jums, mīļie cilvēki, drosmi, apņēmību. Vienmēr ir grūti kaut ko sākt jaunu un kaut ko dzīvē mainīt, bet kopā ir daudz, daudz drošāk. Tāpēc nākat mūsu komandā, jau nākamajā nedēļā būs nākamie webināri. Pievienojieties mums, lai mums visiem jums spēks tieši tā un laba veselība. Paldies jums! Es atvainojos, ka es tik ilgi. Es esmu nelabojama.